Šī meditācija stiprinās tevi pirms dažādiem eksāmeniem, pārbaudījumiem, testiem, vai vienkārši tad, kad tu vēlies gūt vairāk stiprinājumu un apliecinājumu, ka viss ir kārtībā, un tu vienmēr esi pasargāts, vienmēr un visur. Tagad dziļi, pamatīgi un ilgi ieelpo. Izelpojot, aizver acis un iekārtojies pēc iespējas ērtāk. Elpo mierīgi un atslābinies. Iedomājies, ka tu ar katru elpu uzņem sevī mieru, prieku, drošības sajūtu, izelpojot un atlaižot jebkuru spriedzi un satraukumu. Ieelpo mieru un izelpo visu sasprindzinājumu. Tagad, lai vēl vairāk atslābinātos, iedomājies, kā maigs miers pārņem tavu galvu, pieri un sejas muskuļus. Tu atbrīvojies un sajūti, kā tevi pārņem visaptverošs miers. Iedomājies, kā silta, atslābinoša sajūta ieplūst tavā kaklā, un tavi kakla muskuļi kļūst brīvi un vaļīgi. Un tagad lēnām un maigi virzi siltu atslābumu uz saviem pleciem un lejup uz rokām. Iedomājies, ka tu atpūties un tavs ķermenis jūtas atbrīvoti un ļoti ērti. Iedomājies un sajūti, kā muskuļi kļūst vaļīgi un brīvi, arvien vairāk atslābinoties. Tavi pleci, rokas un plaukstas kļūst patīkami siltas un atslābušas. Un tagad virzi šo ērto atslābuma sajūtu lejup pa savu muguru. Iedomājies un sajūti, ka tu sūti siltu, atslābinošu sajūtu uz saviem muguras muskuļiem. Iztēlojies, kā mugura kļūst silta, atbrīvota un mierīga. Tevi pārņem pilnīga brīvības, viegluma un miera sajūta. Tu sūti siltu atbrīvotības sajūtu lejup, no vēdera uz kājām, lēnām un viegli. Iedomājies visaptverošu mieru, kas izkliedē jebkuru spriedzi, siltai, atslābinošai sajūtai plūstot lejā pa tavām kājām līdz pat pirkstu galiņiem. Un tagad sajūti šo atslābumu plūstam caur savām potītēm uz pēdām. Tavas pēdas un kāju pirksti kļūst silti, atslābuši un mierīgi. Un tavs prāts ir atvērts un gatavs uztvert pozitīvas un dziedinošas idejas. Tikai būšana šajā miera pilnajā atslābumā ir tev dziedinoša. Tā tevi stiprina, mierina un pasargā. Izbaudi šo patīkamo laiku, kamēr tavs ķermenis atjaunojas. Ar katru dienu vairāk un vairāk tevi pārņem drošības sajūtu un miers, un tu sajūti sevī augam pārliecību par saviem spēkiem. Tu izvēlies domāt pozitīvas un gaišas domas, un tu tici sev, piepildot savu ķermeni un prātu ar spēka enerģiju un mieru. Tu ikdienas atrodi laiku apgūt visu vajadzīgo, lai gala pārbaudījuma pozitīvs rezultāts kļūst skaidrāks, vieglāks un sasniedzamāks mērķis.
Tu apzinies, ka regulāri apgūstot vielu, tu pietuvojies labam mācību nobeigumam daudz mierīgākā un drošākā veidā. Tu izvēlies koncentrēties un fokusēties uz rezultātu, jo tu vienmēr esi pietiekoši veiksmīga, pietiekoši gatava un zinoša. Ja esi pielikusi pūles un ieguldījis laiku mērķa sasniegšanā, iedomājies, kā tu piecelies pārbaudījuma dienā un tu jūties mierīgi un labi atpūtusies, jo tu visu nakti mierīgi gulēji. Tu piecelies un viegli uzsāc savas rīta gaitas. Tu paēd labas brokastis, kas tev dod enerģiju visai dienai. Tu turpini justies mierīgi un ērti, mierīgi savā ķermenī, mierīgi savā prātā, kad tu saliec somā zīmuļus, pildspāles, visu, ko esi sagatavojusi iepriekšējā dienā. Tu saglabā mieru un atbrīvotības sajūtu visu dienu, pat ja tavs pārbaudījums ir vēlāk pēcpusdienā. Kad vien tu jūti vajadzību pēc papildus drošības un miera sajūtas, tu saliec kopā rādītāju pirkstu un īkšķi, un tā tos viegli saspied. Tu jūti, kā tevī izplešas nosvērtība un miers, kas pārņem tavu ķermeni un prātu. Tagad tas ir tavs drošības ankurs, ko tu vari izmantot, kad vien tu vēlies justies drošībā. Dodoties uz skolu, tu ievēro, ka tavs prāts ir relaksēts, domājot patīkamas domas, un tevi arvien vairāk pārņem miers un stabilitāte. Tavas lūpas rotā viegls smaids. Tu satiec savus draugus, un no tevis izstaro miers un pārliecība. Tā ir tik spēcīga, ka to sajūt ik viens, ko tu satiec. Un tu zini, ka tu esi gatava. Kad tu nonāc līdz pārbaudījuma vietai, tu vari pamanīt sevī pamazām pieaugot papildus enerģiju. Atceries, ka tas ir labi, jo tev ir vajadzīga enerģija, lai uzmanīgi koncentrētos darbam. Un kad tu ienāc telpā un atrodi savu vietu, tavs prāts un ķermenis ir mierīgs un nosvērts. Tu apsēdies jūtoties mierīgi un droši. Kad tu vari atvērt savus uzdevumu lapas, tu izjūti tikai mieru un koncentrēšanos. Un tad tu paņem savu zīmuli vai pildspalvu, jūtot, kā tas tevi nofokusē arvien vairāk. Tu esi pilnībā koncentrējusies un uzmanīgi izlasi visus jautājumus. Tu skaidri redzi un saproti visas lietas. Tu vispirms izvēlies jautājumus, kuri visvieglāk tev atbildami. Tu sameklē un fokusējies uz jautājumu būtiskāko daļu. Tava galva ir skaidra un tu domā precīzi un uzmanīgi. Tu bez piepūles atceries visu iemācīto. Pat bez piespiešanās tu atceries visus labākos veidus, kā koncentrēt savu uzmanību. Tu rūpīgi izlasi jautājumus, atzīmē idejas, pieraksti atslēgas vārdus, ko tu vēlies pēc tam ietvert savā atbildē, un paliec pastāvīgi nofokusējusies, atbildot uz visiem jautājumiem, kas ir uzdoti. Tu izlem, cik daudz laika veltīt katram uzdevumam, un tu turies pie šī plāna, atstājot sev vairāk laika sarežģītākiem uzdevumiem. Tu mierīgi kontrolē situāciju, lai kāds būtu uzdevums. Daži jautājumi var būt vairāk laiku prasoši nekā pārējie, bet tu spēj koncentrēties neatkarīgi no tā, vai tev patīk jautājums vai nē. Tu vienkārši turpini gatavot atbildes, un tev ir viegli saglabāt mieru, koncentrēšanos un uzmanību. Tu nosvērti visu izdari laikā, kas tev ir pieejams. Tu jūties labi
un tu pārvērti jebkuru papildus enerģijas daudzumu, kas tevī rodas papildus uzmanībā, kas tev ļauj vēl labāk koncentrēties. Tu atceries, ka tev ir vajadzīgs pietiekams laiks, lai pārskatītu savu darbu ar rūpību un mieru. Tev viss izdodas. Iedomājies, ka tu redzi sevi pēc pārbaudījuma. Ir labi pastrādāts, un tev ir pārņēmis apmierinājums un atvieglojums, gandarījuma un pateicības sajūtas, jo tu tik labi tiec galā ar jebkuru izaicinājumu. Tev visapkārt ir tavi draugi, jūs viens otru uzmundrināt un uzslavējat. Milzīgs gandarījums un atvieglojums. Un lai nāk nākošie pārbaudījumi, ar katru dienu vairāk un vairāk tevi aug pārliecība par sevi un par savām spējām koncentrēties un būt mierīgai svarīgās situācijās. Tu zini, ka jebkurā brīdī, kad tev ir nepieciešams justies mierīgākai, tu vari viegli saspiest kopā īkšķi un rādītāju pirkstu un sajust brīnišķīgu mierpilnu sajūtu, kas izplešas pa visu tavu ķermeni. Un tagad neatverot acis, saliec kopā rokas rādītāju pirkstu un īkšķi. Iedomājies, ka mieram ir krāsa, un tagad tas izplatās caur tevi, ieplūstot tevī un apņemot tik vienu tavu ķermeņa šūnu, muskuli, locītavu, pēdas, kājas, vēderu, muguru, plecus, kaklu un galvu. Miers apņem tavu prātu un emocijas. Šī brīnišķīgā miera krāsa tevi nomierina un piepilda ar vieglumu un komforta sajūtu. Tieši tā, mierīgi, stabili, fokusēti un atbrīvoti. Super! Tagad tev ir laiks atgriezties šeit, šajā telpā, paņemot sev līdzi un saglabājot mieru un iekšēju līdzsvaru. Tu jūties mierīgi un stabili savā ķermenī un prātā. Tu jūties emocionāli nosvērta un droša. Un šī sajūta un pārliecība paliks pie tevis visas dienas laikā. Un tagad tu atgriezies nomodā. Es skaitīšu no 1 līdz 5, un katrs cipars tevi pamodinās arvien vairāk un vairāk. 1. Pārliecināta par sevi. 2. Mierīga un stabila. 3. Tev ir visa enerģija, kas tev vajadzīga. 4. Tu esi koncentrējusies un uzmanīga. 5. Brīnišķīgi, tu esi pilnīgi nomodā, pilnīgi mierīga un koncentrējusies. Tavas domas ir skaidras un mierīgas. Un tu jūties labi un saskaņā ar sevi un pasauli sev apkārt. Paldies!